Vai mēs tikām līdz virsotnei? Kā varat redzēt mūsu iepriekšējā video, tālāk mūsu vasaras piedzīvojums ved uz Galdhøpiggen, kas ir augstākais kalns Norvēģijā un Ziemeļa Eiropā, bet sākumā par visu pēc kārtas. Mūsu rīts sākās ar pārbraucienu no pilsētas Stryn uz Galdhøpiggen, kas ir aptuveni 2,5 stundas ilgs. Ceļā mūs sagaidīja arvien lielāks sniegs, un ņemot vērā, ka mums bija vasaras riepas, brīžiem sajūtas bija ļoti ekstrēmas. Pa ceļam nopirkām pēdējās lietas drošam kāpienam Galdhøpiggen, jo Jūvashytta pēc rezervācijas veikšanas atsūtīja mums sarakstu, kas nepieciešams, lai kāpiens būtu drošs. 1, 2, 3, 4. Pēc aptuveni 15 km gara, līkumota, sniegaina ceļa beidzot bijām sasnieguši gala mērķi. Taču bijām ļoti pārsteigti, ka augšā bija tik ļoti liels sniegs, kas atgādināja kārtīgu ziemu. Atgādināšu, ka tas bija 5. jūlijs. Veicot rezervāciju un lasot atsauksmes, lasīju, ka jūlijs ir tieši labākais laiks, kad apmeklēt šo virsotni, jo tad gandrīz nekad nav sniega. Tikai ne 2024. gadā. Sākumā mazliet jāpastāst par pašu vasaras māju, jeb norvēģu valodā hytti. Tā atrodas 1840 metru augstumā virs jūras līmeņa, kur neaug koki un ir atrodams tikai sūnas un daži krūmi. Jūvashytta ir bijusi Vūle ģimenes īpašumā jau kopš tās uzcelšanas 1884. gadā, kad šī brīža vadītājs vecstāvs ar zirgiem veda materiālus un sākumā uzbūvēja mazu mājiņu, kas ar laiku ir kļuvusi par iecienītu turismu galamērķi. Tālāk devāmies apskatīt galveno ēku un izņemt pārgājienu kuponus. Kāpiens pieaugušajam maksā 490 kronas, jeb aptuveni 47 eiro. No ēdamistabas paveras majestātisks skats uz divām Norvēģijas augstākajām virsotnēm, bet tai pašā laikā var saskatīt ledāju klāto Jūvanet ezeru. Uzbraucot augšā bija skaidrs, ka šeit pavadītās dienas būs neparedzams un neaizmirstams, tāpat kā laikapstākļi. Sākumā ievācāmies mūsu istabiņā, kurā bija viss nepieciešamais pārnakšņošanai. Tikai bija jāņem līdzi sava gultas veļa. Jāpiemin, ka Jūvashytta bija pārpildīta, tā kā tā ir vasaras sezona, un ja vēlaties šeit palikt pa nakti, ir nepieciešams laiks noīrēt istabiņu. Istabiņu cenas ir atšķirīgas, bet visas ir virs 1000 kronām par nakti. Veicot iečakošanos, mums piedāvāja, vai nevēlamies baudīt vakariņas un brokastis. Izvēlējāmies opciju 3 ēdienu vakariņas, kas vienai personai maksāja aptuveni 50 eiro par reizi, kurā iekļauts bija starteris, galvenais ēdiens un saldējs, kā arī dažādi dzērieni pēc izvēles, protams, izņemot alkoholu. Šī bija pareizā un labākā mūsu izvēle, jo pirms katra ēdiena viesmīļi mums laipni pastāstīja, kas tas ir par ēdienu, no kā tas ir gatavots, un bija pieejams arī veģetārais un bezglutēna ēdiens, kas mūsu gadījumā bija izcils variants. Ēdiens bija daudzveidīgs un ļoti gards. Pēc vakariņām devāmies ātri pie miera, jo nogurums un emocijas darīja savu, un agri bija jāceļas, lai pabrokastot un dotos lielajā vasaras piedzīvojumā. No rīta sākām pulcēties jau iepriekš noteiktā vietā un laikā. Bija jāpārbauda, vai ir viss nepieciešamais kāpienam. Kā jau minēju, tika atsūtīts iepriekš. Tikām instruēti, ka kāpiens būs grūts, jo naktī bija uzsnidzis jauns sniegs. Lai gan kopējais kāpiens ir aptuveni 12 km ar kopējo kāpumu aptuveni 600 metri, tomēr sniegotos apstākļos tas nav nec ātri, nec viegli. Galdhøpiggens ir augstākā virsotne Norvēģijā un visā Skandināvijā, ar augstumu 2469 metri virs jūras līmeņa. Ceļš uz šo virsotni ir akmeņiem klāts, vai mūsu gadījumā ļoti sniegots. Pēc instrukcijas nolasīšanas mums izsniedz dzelkšņu zābakiem un bija nepieciešams iekāpt drošības jostā. Tās bija diezgan ātri un sākām ceļu. Outfits no Vikafēla. Lūkšās no skapot.
Mūsu grupā bija aptuveni 30 cilvēku. Kopā tajā dienā devās aptuveni 5 grupas. Tādēļ bija ļoti saplānots laiks, kura laikā katra grupa atradās augšā un cik ilgi. Diemžēl jau pašā sākumā mūs informēja, ka pastāv ļoti liela iespēja, ka kalna virsotne būs miglā. Sākumā devāmies aptuveni 3 km līdz ledājam. Taka, pa kuru devāmies viens otram pa pēdām, bija ļoti sniegota, akmeņaina un bija ļoti viegli aizkāpt garām pēdām un apgāzties. Es nesu pasauli uz pleciem saviem, pat ja mani darbi klāt nestāv tavējiem. Virs jumta dzēgām spīdot saules stariem, es vienmēr salutēju saviem varoņiem. Es nesu pasauli uz pleciem saviem, pat ja mani darbi klāt nestāv tavējiem. Virs jumta dzēgām spīdot saules stariem, es vienmēr salutēju saviem varoņiem. Pēc aptuveni dažiem 100 metru kaut vai pilsēt jau jāatkat 3 km noiet, bet vēl nesam sasnieguši ledāju. Tāpēc līdz jābūt ledājam, un te jau jāsasienās mums un jādodas pāri ledājam. Esam klāt pie ledāja. Ledājs ir sasniegts. Pulkstenis jāda 3,5 km no Hites. Un dosimies pāri beidzot tam gaidītajam ledājam. Iesim šurā te sasaistē. Pirmā pika jūlijā. Pēc šīs 15 minūšu pauzes gidi deva iespēju tiem, kam šis posms jau likās grūts, doties atpakaļ uz Hiti. 5 cilvēki apmēram nolēma tiešām doties atpakaļ. Arī šajā posmā es personīgi apsvēru iespēju varbūt doties atpakaļ, taču deksme un vēlme uzkāpt Norvēģijas augstākajā kalnā ņēma virsroku un es devos tālāk. Jānis šo posmu veica bez problēmām. Es aizgāju jautāt, vai kas ar tiem celtņiem ir nevajag tagad, tas tikai lejupts ceļā. Lejupts ceļā būs lidenāks. Tā kā gaidām, tad mēs būsim gatavi. Tālāk bija nepieciešams šķērsot ledāju. Mūs visus sasēja sasaistē, vienādos attālumos, lai gadījumā, ja kāds nokristu, pārējos svars noturētu nokritušo, jo ledājā mēdz būt neredzamas bedres un padziļinājumi, kas var būt pat dzīvībai bīstami. Sākam ledāju šķēršos. Diemžēl ledāju zem sniega. Es neko drīkst. Tajā brīdī bija jūtams, kā apdeg mūsu sejas, lai gan mums bija tās apklātas ar šallēm. Ledājām gājām pāri aptuveni 2 kilometrus, mazliet stāvā kāpienā. Saulīt sāk siltīt. Sākās noslēdzošā daļa, bet visgrūtākā. Pēcāk sasniedzām jau grūtāko punktu, augstākā kāpiena punktu, kurā katrs solis garām takai varēja būt liktenīgs, kā mums teica gīdi. Grūti, ļoti stāvs. Sākās ir stāvākais. Bija jāatrabinās no virves. Virvēs lejā. Saiesim kopā un tad redzēsim, ko teikt. Daži cilvēki palika pusceļā, jo nespēja izturēt kāpumu un gaidīja mūs atnākam atpakaļ. Šī ir pīpelze. Vienkārši pīpelze, ne? Gandrīz 3 stundas un 6,5 km.
Ieceram un ejam tālāk. Pēdējais kilometrs. Esmu tik augstu. Tad vairs neko nevar redzēt no tā. Tikai daudz. Tikai vēl mazliet. Esmu augšā. Kāpiens bija ļoti grūts, stāvs un bīstams, bet uznāca migla, un uzkāpjot virsotnē, mēs neko neredzējām. Tikai baltu sienu, dzirdējām vēju, un bija diezgan baisa sajūta. Augšā bija mazāka vasaras mājiņa, kurā varējām nopirkt kafiju un tēju. Ņemot vērā, ka augšā bija pilnīga migla, nesanāca pat nobildēties. Un pat nesanāca arī atpūsties, godīgi sakot, jo uzreiz pēc 10 minūtēm bija jādodas lejā, jo lejā jau gaidīja nākamā grupa. Bijām ļoti sarkani un noguruši. Raitā solī devāmies lejup. Un te mēs sapratām, ka šī būs kāpiena grūtākā daļa. Lai gan augšā bija grūti kāpt, lejā bija kāpt vēl grūtāk, jo uz kājām bija nenormāla slodze, un saulīte, kur iepriekš spīdēja, bija pakausējusi sniegu. Migla. Okay, now we'll just say it in Norwegian first and then English. Okay? Oh, man. Så først og fremst, takk for turen. Gratulerer alle sammen. Vi har vært på Galdhøpiggen. Det er veldig bra. Un tad viss var doties atpakaļ savā tempā. Jānis, protams, ļoti veiklāks kā es. Šeit ir ledājs. Uzstāst mikrofonu, bet... Un labi vēl kāds pāris vilks un laišam. Vēl 3 kilometru brīvā stila pastaigā. Es nebūs arī neko diezgan. Es arī nebūs diezgan viegli. Pēc jau 11 kilometru jau noietam. Brīvā tempā devāmies atpakaļ. Kopumā kāpiens ilga 8 stundas un bija 15 kilometru garš. Iesim līdz ceļām un tad augšu papakaļ uz hiti. Vēl kilometrus, es domāju, bet 14 jau ir veikti. Mēs šeit sākam un atgriezāmies. Paveicām to. Ļoti sakats deguns un ļoti piepampuši lūps. 15 kilometri noiet par smagu sniegotu ceļu. Arī šis piedzīvojums ir beidzies. Tikai jādodas mājās 8 stundas kopā. Mums bija jāsagaida autobuss, lai brauktu lejā. Interesanti, bet mums bija jāpaprasa kāds ceļš. Jā. Mēs gribam atgriezties uz šo kalnu un uzkāpt tajā tad, kad tur nebūs sniega. Diemžēl to paredzēt nav iespējams. Šis bija patiesi grūtākais mūsu dzīves kāpiens kādā no kalniem, un mēs vēlamies izbaudīt šo skatu vēlreiz, jo šoreiz mums neizdevās redzēt skaistos plašumus. Paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā piedzīvojumā!